Nu, čau visiem. Sveiki, man mīļie. Īsts stāsts par 4 dienām. 4 dienām uzreiz pēc Ziemassvētkiem, 25. 26. un 29. un 30. decembris. Viss notika Kuivižos, Ostiņā, ar pludiņu. Skatieties, varbūt, ka jums arī tāda ārprātība, tāda plānprātība iepatīkās un nākošu atpusnī arī izdomāsiet kaut ko sev līdzīgi, kad ir forši, kad ar čomiem tādiem pašiem jocīgajiem sēdi blakus, viss notiek, zivis ķerās, un par to, kāds ārā laiks, to paman tikai vakarā, kad iesēdies mašīnā, ieslēdz silto sēdekli un sāk pēc, kad pūst, un tad ir viss forši un brauc mājās un brīnies. Kā tie jocīgie cilvēki tur ārā steigā, pat suni negribās tādā laikā vest ārā. Nu, redz, te tagad varbūt šitajos kadros redz, ka mēs piebraucām tas ir 25. decembris, piebraucām vēl, bišķīt pārcentāmies, stundu pirms gaismas atbraucām. Visi ceļi sniga, nebija ceļi pat tīrīti nekas, ārā -2 grādi. Sniegam būtu jākrīt no augšas, viņš nāk no sāna, vējš āpātīgi stiprs. Bet, tur neko, atbraukts ir, ūdens vaļā, tā kad gaidam gaismu un ejam. Nu, redz, tā ir jau uz gaismiņu tāda neliela. Sākumā jau doma bija par karūsu. Par to karūsu, kuru tur visu rudeni varam ķert. Parasti viņu ķeram bez iebarošanas, tīri uz mannas grūbām, uz mannas mīkla uz grūbām. Tur ir visi ķiploku tāds. Jo ar iebarošanu parasti tur vienmēr ir bijis mežonīgs daudzums auslei un tikko ieber kaut ko, tā ausleis ir virsū, plus vēl karūs arī bēg no tās barības aromāta. Vismaz tur tajā jūras ūdenī noteikti. Tā mēs divi tur patreiz no rīta sēžam, blakus Laģiks iemeta 2 fīderīšus, gruntenīti precīzāk tā ar sviniņu, un kaut kur uz pusi. Es ar pludiņu. Un ievērojam to, ka Laģikam kaut kas sākumā likās copis, tādi noliecieni. Bet to ātri saprot, ka ēsme neaiztikta, bet zivis skrien auklā. Un to arī pa augšu kaut kur tur uzspēlē. Vienkārši mežonīgs zivju daudzums skrien auklā. Viņas precīzāk pacēlušās augstāk. Tur tas dziļums ir viss kopā kaut kur ap 4 metri. Un zivis kaut kur pusūdenī. Tas pats rīts, zivis pusūdenī staigā. Tur neko darīt. Tur vienkārši ir jāņem un kad ilgi neņem to mūsu piedāvāto ēsmu, es noriskēju uzbarot. Uzbaroju un praktiski dažas minūtes, kad pludiņš tā pukšs izceļās ārā. Un finierīts pirmais, tāds, nezinu, 250, 280 gramu. Pirmo pat pabaidījos celt un makšķer ārā, jo paņēmu, tāpēc vilku tur bišķīt pievilku klāt un aiz auklas paņēmu. Bet tas bija kolosāls signāls tam, ka tu nevis mailes kaut kādas, jo tur, es braukāju uz turiem gadus 20. Un vienmēr tur bijušas problēmas ar mailēm. Bet, redzi, ledus bija, un tad ledus nokusa, un kaut kur tās mailes pa augšu staigā, un viņas ir sadzītas iekšā upītē, vai taimiņi, vai asari, un nezinu. Un viņas šeit galīgi netraucēja. Var uz priekšu pateikt, pa 4 dienām vienu mailīti noķērt Laģiks kaut kādā dienā. Tā kā pirmais finierīts ir, un maisam gals vaļā, tad var sākt domāt, ka jābaro un jāķer uz ēsmu. Pamazām tā lēniņām tā lieta aizgāja. Nekādas tempi arī negaidījām. Šobrīd man jau tīkliņā kaut kā 4-5, es ar pludiņu. Laģiks tomēr ar 2 fīderīšiem. Vienu uz malu, pilnīgi uz nebaroto, un vienu to ar sviniņu sāku mest arī uz to baroto. Viņam šo te brīdi ir viens. Bet skaidrs, ka fīderim pavadiņa gara, pludiņam īsa, un tu ar pludiņu redzi pat to, ka noenkurots. Mums tagad lietas sākās, sniegs nomainījies uz lietu, sānvējš, vēl tagad nebija tas stiprākais. Un tu redzi vienalga labāk nekā uz fīderi, jo fīderim tur neliks 5 cm pavadiņu. Un tomēr tas fīders šādos apstākļos zaudē pludiņam jūtības ziņā noteikti. Tā kā šitāds te prosaciņi it kā, bet process ir. Un tajā brīdī, kad tu saproti, ka vispār vai no sēdi šitien vai sēdi mājās uz dīvānu, jo capēt jau nav kur. Un mēs sēžam ziemas kostīmos, ietinušies tur no termos siltas tējas, dzeram cimdos makšķerēm. Pretējā krastā atnāca no vietējais džeks, atnāca šortiņos, aptinies ar vielīti. Tas bišķi sarāvies gan bija. Ielīd ūdenī, pasēdēja, smuki pulkstenī skatoties, bet tā nepeldējās, bet tīri pasēdēja. Iznāca, aptinās ar vielīti un aizgāja. Un tad saprot, ka, malacis tas džeks, malacis, bet mums tai kostīmā un ar tēju ir siltāk un foršāk. Tā kā, ir
tas tāds baigais kontrasts, un bieži vien, kad tu sēdi vēl kā lāliņģī kāds ielien, tad tu saproti, ka tev tur ir 10 kārtas, un tev vēl nav karsti, un es pats neesmu peldējusies arī ziemā, it kā pa vēl decembrī pa ūdeņiem bradāts ir plikam, bet tagad dēļ muguras to nevar atļauties, un arī negribu te īsti, bet, var tikai apskaust šitos roņus par viņu izturību. Diezgan ātri iezīmējās tas, ka Brexits negrib kustību vispār nekādu, ēsmas kustību. Tātad bija jāliek uz pavadiņu tātad kaut kādi 10-15 centimetri, tad viens mazais kontrolsvariņš, 0,2 skrotītis, bija stiprāks vējš, tad lika 2,02 skrotītis uz grunts. Un pludiņām antenoja bišķīt pa korpusu, tā bišķi palēma zāra. Bet, tad jānoregulē diezgan precīzi. Tur te grunts salīdzinoši vienkārši, tad tev viss tādu. Kur stāsts? Stāsts tajā, kad tad ēsma stāv uz grunts. Ne vējš, nekas, nekāda neraust ēsma. Un tajā brīdī viņš ņem. Tikko tu kaut kur atstāji sviniņas pacēl augstāk un tikai, lai it kā pavadiņa uz grunts. Tā sākās vēja iespējā kaut kur nodara vēl kaut kas. Un copes vienkārši nav. Vai jāgaida ilgi kaut kādu mirkli, kad viņš ierauga, ka nomierinās. Brexits tādā, tomēr 4 metri tas priekš ziemas, priekš tā ūdens augstuma nav daudz. Seklākās ūdeņos parasti jau breksēm ziemā reti, kad ņem. Viņam ir augsti vienkārši. Un viņš ņem lielākos dziļumos parasti. Tāpēc viņš tādu pilnīgi tādu, nekustīgu, mierīgi turošos ēsma. Tikai motils vai viens pinkiņš un 5, 6 līdz 8 motiļi, vai viens pinkiņš un 3, 4, 5 motiļi. Pinkiņš ir mazais baltais krāsotais. Tad kaut kādos brīžos, kad tu atrodi, kur viņš grib, ja tu it kā es baroju viens, mums uz abiem. Pie tam barību šodien vispār nejauc šajā dienā, jo man palika no iepriekšējās dienas. Es biju citur Salicā un palika pāri barību, un tad tu atrodi, kur viņš ir tas breksēns, un no tās vietas ar tēm mirklī tu vari, praktiski, te bija iemetiens, un uzreiz jau ir capi salīdzinoši ātri, un viss notiekās. Un tāds bija gana daudz tās reizes, tāpēc varēja baudīt capi vienkārši. Šitā mēs sēžam ap divi blakus, tā lai, iedzerti, lai varētu padot viens otram pudeli. Šajā gadījumā mēs absolūti svētkus nesvinējām visi pa sauso, vienkārši tā, lai izmantot vienu uztveramo tīkliņu, vienu uzglabājamo tīkliņu, lai varētu abi divi ķert no vienas barotās vietas. Un mēs esam piešāvušies un netraucēja. Pa visu dienu varbūt vienreiz sapinās, bet tas ir tāds, vairāk arī tāds cilkojoties. Bet ir forši, tad izmanto daudz mazāk barību iziet. Daudz mazāk barība iziet, neņem viens otram nost, kas ir ļoti bieži. Kad tur katrs uzmaisa kaut ko un sēž viens no otra 5 metrus, tā ir daudz sliktāk ķert nekā šitā te blakus kompakti sēžot. Tāpēc jābauda. Tas tāds, redz, un es sēžu uz ziemas kastes. Galvenokārt tāpēc, ka visas mantas, tad maks, dokumenti, tā tad arī viss, kas vajadzīgs, viņš ir sauss. Jo ārā vēlāk tagad ir sniegs, vēlāk redzēsiet, tur vispār peļķē sēžam. Tas viss tāds, pēc tam ar manu 1,5 centimetru tīra zelta, vajag padomāt, kā tu tur kur sēdēs. Jo ķeblīši viss labi, bet tur soma karājās iekšā, tad peļķē. Tāpēc ziemas kasta galīgi, es pat vairāk ņēmu plasmasas kasti tieši ar domu, kad sēdēšu atklātā ūdens topēs uz viņu.
Nu, un visa copmeņa draugs Ronis parādījās. Ronis sākumā parādījās tālumā, un jau copa aptrūkās. Tad viņš vēl bija no mums kāds 200–250 m varbūt. Un vienkārši punkšķinājās elpoja, un zivis jau pazuda. Tad viņš atpeldēja līdz mums, aizpeldēja turreiz loģika vēl prom līdz galam, uz tur pēlpoja. Nu, uz kaut kādu stundu, ja ne visi pusotru, pilnībā izrabīja copi. Tā ka, nu, nav vienkārši. Tāda sajūta, ka zivju tai dīķī nav. Nu, tas ir tāds, tikko Ronis parādās, tad to jārēķinās. Jā, no atbraucām mums bija vējš no labās puses, no dienvidiem. Tad viņš praktiski visu dienu pūta no aizmugurs, un tad ir rietum, dienvidu. Nu, un tad tas beigām iegriezās tīrais ziemels. Iegriezās ziemels, pacēlās vējš, parādījās straume. Nu, vējas traume sāk dzīt. Nu, un copi praktiski izbeidzās. Var teikt, kaut kāds reti, nu, bija grūtāk noturēt. Un jau arī tāds iekšējais gandarījums jau bija sasniegts par to, ka mēs atbraucām vispār tādā laikā, kad lielais vairums sēž mājās. Nocepējām, kaut kādas zivtiņas ir noķerts. Nevar teikt, ka ļoti tekoši šitai dienā bija cope, bet nu, gandarījums bija ļoti liels. Es zināju, ka Vladislavs kaut kur apsaudēja muguru, nezinu, kaut kur paslīdēja, sastiepās viņš tā kā uz nākošo dienu. Nē, bet es zināju, ka es nākošo dienu arī braukšu. Tāpēc barības pārpalikums, kas jau tur bija dažas bumbas, samīcī iemetu tajā vietā, kur arī copējām. Ar domu, ka nākošā dienā es vai ar kādu kopā būšu, un tad jau lai zivtiņi tur grozās, jo breksēni iebarot to var uz priekšu viņam. Nu, ja tev ir iespēja viņu iebarot, tad labāk iebarot iepriekš. Nu, redz, šāds te pludiņš, 3 gramu pludiņš, parastais bolonēs pludiņš, bet ļoti tāds oranžu forša antena. Tas vēl vecais salmo pludiņš, nezinu, viņam 11 gadu, ļoti labi pludiņi. Mēs visi, kas zināja, paspēja novērtēt to pludiņu īpašības, sapirkām, cik nu bija, kad uzzināja, ka viņi vairs nebūs. Makšķerīti, trabuku bolonēzīti, pieciniece, tādu it kā palielu testu, bet mīkstu akciju. Tad, nu, patīkam. Vienīgais tas, ka no rīta sala riņķi bija jāmērcē ūdenī. Ja, un, nu, tad skatāmies to dienas lomu. Nav viņš milzīgs, bet, nu, tāds, kāds ir, tāds ir. Kopā kaut kur ap 10 kg mēs salasījām. Pamatā visi ir breksāni. Laikam viens baltais sapals Ladikam bija, kopā mums bija 5–6 raudiņas, neviena asarīša, neviena cita zivtiņa. Tā kā tāds breksēns, nu, var viens lielākais ap 400 gramu, bet pārējie visi tādi 150 līdz 300 gramu pamatos. Bet, nu, gandarījums ir liels, priekš tāda laika, priekš visa, viss bija super. Ja vēl Ronis nebūtu bijis, tad būtu vispār bijis super, tā ka viss ir labi. Un kad jau mašīna uzsilus, sēdekļi silti, mašīnā silti, tikko benzīntankā kafiju iedzerta, maize apēsta karsta, nu, tad ir pilnīga laime. Var braukt, smaidot, var braukt mājās un priecāties par to, ka ir atkal kārtējā foršā capas diena bijusi. Nu, ko nākošā diena, 26. decembris. Vieta tā pati, sniedziņš atkal ir tikai kompānija cita. Šodien mēs esam ar Juri divatā. Šodien esam divatā ar Juri, arī ar bolonēzītēm. Tieši tāpat, lai Juris sēž tur, kur Laģiks, doma tā pati, ka barojam vienā vietā. Es no rīta iejaucu 2 kg barības un 6 kg zemes. Arī ar to domu, ka, nu, ja nu gadījumā ir jābaro vairāk, varbūt radās doma, ka varbūt tomēr nedabarojām. Nu, ka varbūt vajadzēja vairāk, ja bija tās pauzes, bija jautājumi. Nu, zivtiņi no rīta staigāja, smuki staigāja. Mēs jau kā vienmēr atbraucam bišķi līdz ar gaismu, un tad, lai tu vari, tā diena tik īsa, ka lai tu vari visu sasiet pa jaunām makšķers, ja vajag, nu viss, un nav nekādas steigas. Tāpēc tāds rīts sākās no paša rīta copes nav. Var teikt, ka kaut kādu pusstundu pat uzbaro pirmo barojumu nav, pēc minūtēm 10–15 uzbaro vēlreiz pāris bumbiņām, nu tad kaut kas var sanākt. Parādīties. Es domāju, ka pa nakti tur tomēr ir roņi, plēsēji, tāpat kaut kādi jau ir un to zivi padzenā. Un viņi arī noēd un paiet kaut kur pa labi, pa kreisi, protams, kaut kur uz sānu. Nu, pamazām process aizgāja, kaut kāds retās copītes, nu tā kā tā iekurbulējās tā lēnām. Bet atkal jāatrod tur, kur viņi ir. It kā tu baro tur to kvadrātmetru savu, bet nav viņi tā, ka viņš zivs stāvētu un ēst. Un viss ir tieši tā kā ziemā. Tev ir blakus varbūt 5 āliņģi, un ņems tikai vienā. Te ir tieši tas pats bija. Mētājām tālāk bišķī, te iznāca tā, ka
aizmet tās metrus, nu mēs kaut kā līdz kaut kādiem 20 metriem metām. Nu, līdz uz tiem 20 metriem bišķi pacēlums uz tā kā sēklītes, pavelc uz sevi kaut kādus metrus, tur tā kā iesēžās pa kaut kādiem 10 centimetriem. Tad atkal pacēlums un atkal tāda tā kā kantīte ir. Un pie tās kantītes, kad tu pievelc, tur bija copīts. Nu, un to arī, es saku, visi ziemas režīms, pilnīgs ziemas režīms, gan spēlē, gan ēsmā, gan visā. Viņai zivī jau vienalga, lai tas ir vai nav, viņai ir ziema. Jā, ūdens tāpat ir augsts, un tāpēc viņi uzvedās tā, kā viņi ziemā uzvedās. Un tad, kamēr uztaustījām, tad lēni ar barošanu kaut ko pa bišķītim, pa retē cepītē, bet, process jau interesants. Meklēšana, tas ir pat labāk nekā nepārtraukt vilkšana. Redz, parādīšu, kā izskatās, kad zivs ir bijusi un kāpēc vienmēr jāapskatās ēsma. Es biju 5 veseli motiļi, apaļi, forši. Izvelc, it kā pa gabalu ir un ir. Paņem viņus tuvāk, viņi visi ir izsūkāti. Viņš tā paņem un izsūc. Vienkārši, un viņa negrib rīt, viņa nerī iekšā to motili. Viņš vienkārši viņu izsūc. Un tev tas mirklis jānoķer. Uzbaro, un tad paiet minūte 10-15 klusum, un tad sākās copīts man jurim. Tas visi zivtiņi tieši tas pats zivtiņi, tāds 150-300. Tas ir pamats un kaut kādi reti virs 300 grami. Man ļoti patīk skatīties, kad makšķeri kā strādā. Viņi tur ir izteikti spēcīgi. Tomēr 4 metri jāceļ augšā, un tomēr nav tāds, ka tu iemet un tā kā ar mailīsi ķerti. Tomēr spēcīgi dabūt to baudījumu vilkšanas arī. Un labāk, protams, ka labāk tos lielākos ņemt tīkliņu, jo mēs jau tā bišķīt nekaunīgi nebaidoties salauzt ceļam to zivi augšā, bet nevajag. Augstums dod savu, un vispār makšķeri nav paredzēts celt 300 gramīgas zivs ar makšķerām. Varbūt tā liekas mānīgi, kad visu laiku ir vienkārši met un velc. Nav. Ūdens staigā uz augšu uz leju centimetrus, 10, un tev ir visu laiku jāpasētās. Plus regulāri jānoķer tas arī barošanas ritms, jo ir copīts pieklust. Tad tev jāuzbaro, jārēķinās, ka tev minūte 10-15 būs klusums, tad atkal tu kaut kādas 5-6 noķers. Bet, tā, ka divatā sēd un tev viens barotais laukums ir viens plus mīnus, cenšoties mest bumbas barības tā, lai neiekrīt, viena no otras, metrs, ne vairāk. Lai tu vari tā abi divi mēs varētu blakus sēžot makšķerēt. Un tad jau kaut kas sanāk, tad jau kopā sēdi, pļarksti, abi divi dzer tēju, skaties, kā sniegs pāriet lietas izbeidzās, tāds laiks mainās, bet, baudi ziemu, baudi copi, un tas laiks paiet nemanot, jo patreiz, cik tās diena ir, tu 9 paliek knapi gaišs un jāapmākusies dienu, un jau 3 pēc 3 jau krēsla, ka tu vairs neko neredz. Tāpēc tā sēdējām un baudījām to savu copi. Neignorējiet šito plasmasu štruntu, kas riņķu aizsargu. Nezaudējiet viņus, un ja pazaudējat, tad nopērciet, pacentieties atrast un nopirkt vietā, jo, baigi aizsargā, pārvadājot riņķus, un riņķi tas ir, mēs nepērkam makšķers, lai viņus laustu. Tāpēc tas riņķa aizsargs ir obligāti jāizmanto. Tas tāds nianses, ko daži izlaiž, bet nevajag izlaist. Tas ir tomēr laba bolonēs, tā ir baigā vērtība. Jo grozi kā gribi, 99 gadījumi salauzt to makšķeru ir tieši uz pārvadāšanu, pārnēsāšanu, kaut kur iespiešanu, durvīs atsišanu, noteikti, jo zivis jau paši pa sevi makšķeri nelauž, lauž makšķernieki, un tāpēc pasējam savu inventāru. Ceļš jau tad, kad ir augstums, ka rokas nosalušas kaut kāds tāds reizes, tas ir īpaši svarīgi. Te ir tipisks piemērs par to, cik maz patiesībā iziet šajā laikā barība. Iejauca 2 kilo paku barību ar 6 kg zemes. Tāda vasaras porcija pilnvērtīga. Un izmantoju, noteikti mazāk pa pusi.
Tāpēc mierīgi šajā laikā, kad nebija tajā brīdī lieli augstumi, es atstāju barību, mierīgi varēju atstāt barību uz 2-3 dienām mašīnā, ne viņa saskāps, bet tam viņa vispār uz zemi mazāk saskāpst. Ja, un nevajag likt ne saldētuvā nekur, viņi mierīgi tā var stāvēt, nu, un nākošā reizē izmantot, jo, teiksim, es zināju, ka tagad tas ir 26. Nu, ka nākošā reize man būs cops reiz 29. Nu, tur 3 dienas pilnīgi nekas viņai nenotiek, pilnīgi. Mēs pat nākošā reizē var atzīties, nemaisījām neko klāt, vienkārši paņēmu šito spainu un visu, un pie mašīnas sakūlu vēlreiz bika, jo viņi barīja bišķi pažūst, vienkārši bišķi sakūlu un mikseru un visu, un aizgājām tālāk. Nu, tad skatāmies, kas tad mūsu zivju kulē ir iekšā. Cope kopumā bija raitāka. Nebija lielā roņa pārtraukuma, jo ronis neatpeldēja šajā dienā. Un bija raitāk, varēja just, ka tas breksēns tur vairāk grozās, droši vien jau, tāpēc, ka bija tomēr otrā diena šajā vietā iebarota, un tāpēc tas kopējais loms ir tāds, nu, tūp pie 20 kg. Tas ir kopējais uz abiem loms, kā jau redzi, tīkliņš stāvēja pa vidu. Nu, smukas, tu skaties uz lomu kopā, nu, super loms, super. Visas zivis laižam vaļā, tur gan iepriekšējā, gan šajā, gan nākošajās reizēs, nu, priekš kam viņu. Tas ir tāds, pie tam šādā te laikā tie skeptiķiem, cik te jums tur izdzīvo, kāpēc jāmuļā, visas izdzīvo. Ja tu viņu nenobeidz pirms tam, izdzīvo 100% visas. Tāpēc elpojot dziļi un vienkārši bauda copi vairāk nekā kasaties. Nu, un atkal mašīnas, siltie sēdekļi, silta mašīna, kafija, un tas tāds kolosāls copas noslēgums, kamēr tu to stundiņu brauc līdz mājai, nu, ideāli, tu paspēji izbaudīt to vēl atēj no copes un izbaudi to kopējo copas noslēgumu, nu, forši, vienkārši forši. Nu, 29. decembris. Cilts, foršs. Esam atkal savā vietā. Šoreiz citā kompānijā. Man ir viens no karpiniekiem līdz, Mihails, kurš it kā visu laiku tur trinās riņķi, grib aizbraukt uz copi, gribu aizbraukt. Saka, braucam. Nav problēma, sēdēs, no rīta tiekamies un braucam. Nu, tā mēs arī divatā aizlikāmies. Viņš jau kā karpinieks, viņš jau nezina, ka uz āķi kaut kas jāliek. Viņš mēra dziļumu pirmā metienā uz āķa kā rūsa, nu, ceļot ārā nokrita. Otrais metiens, atkal mērot dziļumu, tur bīdot uz āķa breksēns, āķis mutē uz plīka āķa. Un es saku, varbūt es kaut ko nezinu, nesaprotu, varbūt karpiniekiem tā jāķer, varbūt. Bet, nu, tad tas mirklis tāds bija, jo tur no rīta zivis staigāja un smuki staigāja. Bet vajadzēja iebarot, lai atkal būtu pauzīte. Nu, pat bez tā, lai vajadzētu iebarot, jo no rīta šajā, ja sēdi pa nakti, kad parasti sēdi, tad ir tas brīdis, kad ņem tumsā, tad viena brīdi pauze, kamēr zivis paceļās, viņi jebkurā gadījumā paceļās no grunts, viņi paskalojās, un pēc tam viņi atkal nomierinās un atkal nāk uz galdu ēst. Nu, un ja tu atbrauc tajā brīdī, tad saproti, ka no paša rīta tās copes nav. Nu, bet toties tu sēdi, tu jau esi pabarojis, tu jau gaidi to mirkli, tu makšķi ir noskaņojis, viss tā, lai tu gaidi to mirkli, ka viņš sāks ēst. Nu, es sēžu zem lietas ar garā līst lietas. Šoreiz es makšķerēju garo 8-metīgo kātu, jo iemetiens ir aptuveni, nu tieši tāds ir sanāk, 8 plus 8, 16, mīnus tur dziļums 4, nu, sanāk tur tie kaut kādi 12, plus mīnus tur tie metri, kur mēs arī makšķerējam 10, 12 no krasta. Mihails ķer ar bolonēzi iepriekšējā dienā smuku trabuku nopirka. Nu, un ar astotnieku, nu, vispār bezviņķi jau ir vilkšanas ziņā cits baudījums, pilnīgi cits baudījums. Tur ir, nu, viss savādāk, tas skaidrs ir vēl lielāks. Un tāpēc es te vienkārši baudīju, tās pašas jau sākām no pirmajiem. Un, protams, kad uzpūš lielāks vēja brāzmas, tas astotnieks ir tāds. Man viņš šitas ir labs, vecais Salmo turnaments astotnieks, viņš ir tāds diezgan stingrs. Arī pret vēju, bet vispār jau sānvējā ar gariem kātiem īpaši baudījumu nav. Bet, nu, tas vēja brāzmas bija ciešams, tāpēc teiksim, nolēmu, ka makšķerēšu ar astotnieku.
Smuks plāksterīts. Kas viens plāksterītim, tad 350-400 gramu smuks. Es jau iemanījos beigās, ne beigās, tad diezgan ātri pie tā, kad zivju uzbarības ir daudz, ļoti daudz, vienkārši viņš tur rokās staigā, viņam tas mūsu motelīt, vai viņi neredz to mūsu motelīt, vai viņi vienkārši tur rokās un negrib ēst, ka tu redzi, ja tev lēnām pludiņš nogrimst, tātad tas ir kaut kāds sāns, spura, vienalga kas, tas tur var necirst. Bet visi tie, ka māķis ir mutē, tie visi ar cēlienu. Tā smuki paceļ vai no Antonīti, vai tu ieraugi jau pludiņu korpusu, tad tu zini, ka var cirst un viss sakal notiekās. Tāds niens. Tas sāna arī bija. Pēc tam pēcpusdienā parādījās te baltie sapali. Vēl visādi brīnumi šajā dienā jau parādījās daudz vairāk. Pēc, ka arī silts. Jo nakts bija bez sala, jo iepriekšējās tās Ziemassvētku naktis bija visas ar salu. Un sniegs un viss ūdens paliek augsts. Te jau 2 naktis bija bez sala un pilnīgi cita zivju uzvedība. Zivis paliek aktīvākas, izteikti aktīvākas, citas zivis parādās vairāk, jo tad, kad bija mīnus, tad tikai breksēns. Tagad jau mums bija, šajā dienā bija, labi, tur nebija daudz, bet kaut kāds pāris karūs, raudas, baltie sapali, Mišam tur bija arī zandzertiņš aiz astes un vimba bija mēra, un tāpēc tāds, daudzveidība daudz lielākajā parādās. Maz smuks, tādi 200-250 gramu karūsiņi. Un Miša dabūja vēl vienu tādu mazāku pavisam. Tad tur tālāk arī sēdi un tu visu laiku meklē tos, tad tie pacēlieni, tu redzi, ka to esmu paķer bieži, bet tāda sajūta, ka apēst viņi grib 1 no 10. Jo tie pacēlumi tādi, pacēlieni, tādi, tad tu kā tukšais, paņem. Un šitā te, ka paņem tāds ap 300 gramu, un es sēžu zem lietasargu, man lietasargs vēl ir aizmuguri, un es viņu tik neveiksmīgi uzliku, kad es nevaru paņemt uztveramo tīkliņu, tāpēc šitā visa muļāšanās ka tu, lai nelaustu kātu, ja es te sēžu augstāk, un aukla ar bišķi īsāk pa kātu, attiecīgi jāpalaiž kātu šitā te ir uz leju, kā es to daru, un tad tu viņu vari pievilkt to zivi, nelaužot, nepārspriegojot spicīti, var pievilkt pie krasta. Tātad paņemt vienkārši augstāk nedaudz roku. Un aiz auklas, kas nav labākais, to vienmēr tādos gadījumos saka, tā nekad nevajag darīt. Bet, ja citas situācijas nav, tad var paņemt un uzcelt augšā. Un pēc tam te arī pavadiņi bija jau nodilusi ceļot augšā un uzceļot augšā, viņi norāva pavadiņu, tie pusdienu bija ķerts. Bet katrā gadījumā, tā kā process ir baigi labais. Uz vienu brīdi atkal parādījās ronis. Šoreiz viņš parādījās te pa kreisi tālumā. Tad biki no mums kādas 100 metrus vienreiz uzpeldēja, bet tur viņš kaut ko bija jau dabūjis noķert, viņš kaut ko apēda palielu zivi. Un vairs tā kā pretī mums nepeldēja, tā kā mums tas pārtraukums bija tāds pieklusums, tāds salīdzinoši īs uz kādu pusstundu. Uz pusstundu daudz maz. Tad pārējā laikā tādiem uzplūdiem, tad pienāk breksēns. Tad pēcpusdienā izteikti, arī nākošā dienā var jau priekš pateikt, bija izteikti. No pusdienas laika sākās kaut kādi baltie sapali, kaut kādas citas zivis bišķi. Bet katrā gadījumā tāds ronis neatnāk un kaut kāds, nezinu, mistisks plēsies, jo kaut kāds plunkšķis bija jocīgs. Grūti pateikt, vai tur kaut kāda, varbūt neievēroja kāda nirēja pīla vai kāda kormorāna gan nebija. Nirēja pīles, varbūt, ka tā kaut kādu plunkšķi uztaisīja, bet, tāda sajūta, ka ziltiņas ir. Vismaz tajā brīdī bija diezgan daudz.
Tas visu dienu lietas. Es te nekas esmu lietas sargi, esmu arī kostīms, bet Miša, tādā jaka jau it kā laba, bet tās bikses viņš tā kaut kā lielāko daļu nostāvēja. Man tāda aizdoma, ka pakaļ bija slapja. Bet nevienu vārdu, es saku, varbūt kaut kā, nē, viss ķerās, viss labi, acis spīd. Tad skatāmies to savu kopējo lomu. Es jau tā tīri uz izjūtām saku, zivis 100 pārpa 100 zivīm ir. Vidējais svars tāds, tuvu pie 200. Tā kā 20 kiļiem jau jābūt. Nevar būt. Kad tu cel ārā, kad tu parādi, kad ir, tad jau viss parāda, viss nostājās savās vietās. Šādā veidā arī tad tā karpinieki tiek pārtaisīti pa pludiniekiem. Viss vīram ir širmīts ciet, viss makšķeri tikai galvā, vajag to viņam vēl, pludiņus tādus iepirkt, šito pludiņu paņēma viņu pilnībā. Kaivs tiešām tāds diezgan kompakti salīdzinoši īsta tā diena, bez lieliem caurumiem, bez tādām, viņš pat diezgan rupji vēl ķēra, bet ar visu to ķērās. Smuks loms, sakat, ko gribat, tie, kas ķer balto zivtiņu, smuks loms. Pēc tam, ka tev jau to zivi nevajag, tu palaid viņu vaļā, lai viņi priecājās. Braucot mājās, klausījos, es maidu tādu iekšējo, klausījos Mišas to sajūsmas pilno atklāsmi, cik pludiņš ir interesants, cik pludiņš ir foršs un kad vajag noteikti braukt vēl un vēl. Es te nākošā dienā taisījos braukt turpatās, bet viņš jau bija nobriedis kaut kur 30. pabraukāt par Rīgu, vēl kaut kur ar pludiņu pabakstīties, jo, tāpēc, ka gribās to pludiņu ieraudzīt. Ir tā pludiņā ir maģija, ceļš, ka tu rudens, man vispār ļoti patīk, tad vēl rudens ziemas copas diena īsa, zivis koncentrēti stāv, tu tādā ekspreso kafiju, tu tādā dabū īsā laikā, dabū baigi foršās emocijas. 30. decembris, visi iepriekšējā dienā tā barība tomēr izbaroja, nejot prom praktiski vēl palika diezgan daudz, es sametu smagas bumbas, kad 4-5 tajā vietā, jau zinot, ka mēs ar Vladislavu brauksim nākošā dienā. Un attiecīgi tad es iejaucu tikai 1 kilogramu barības, pie tumšos fīderi. Un domāju 4, bet izrādījās, ka līdzi tikai 3,5, viena tāda vieglā zeme, 1,5 kilo paka un 2 kilo paka viena smagā. Tā, kad iznāca kilograms barība un 3,5 kilogrami zeme. Pārpa pusi spaini, viss tur jau tāpat ir skaidrs, ka tik daudz neizies. Tik daudz pa dienu neizies, bet tā kā diezgan šerpi, lai varētu barot tā, tad labāk, lai viņi ir, nekā ka viņas nav. Uzaugt gaisma, tradicionālais tukšums, klusums it kā. Uzbaroja vienreiz, uzbaroja otrais. Zivtiņi kaut kur spēlē, bet mazāk bišķi kā citas dienas. Vladislavs, pirmā zivs viņam šitādi te raudiņu mikrobiņš, kas vispār pa visām dienām mazākā zivs. Un tu redz pilnīgi, ka maiļu bari staigā pa augšu. Un tāpēc, kā jūs minēju iepriekš, kad siltas naktis un zivis uzreiz momentāli savādāk sāk uzvesties. Un to jau arī dienas laikā redzēja. Bet tas tāds pats sākums, pēc tam jau paiet kāda pusstunda, varbūt bišķi vairāk, un sāka pamazām parādīties arī breksēni. Abi divi šoreiz ķeram ar 8-metrīgām bezriņķu makšķeriem, lai būtu vienā attālumā, lai vieglāk barot un bez kādām, lai mēs esam piešaušies. Bet mums pieslēdzās arī Juris. Juris arī atbrauca, tā ka viņš apsēdās otrā pusē, un beigās sanāca tā, ka mēs ķeram trietā. Trietā no viena punkta. Tas ir tāds pareizākais variants. Visi 3 ar 8-metrīgām makšķerēm. Tāds vēl tādi kadri varbūt tāds liekas nepieredzē, tādi interesanti, ka 3 gari bomi stāv. Bet nekāda problēma. Nereiz neuzsitām, viss kārtībā. Es sāku tā kā silts un jūtu tā zivju aktivitāti lielāku. Tieši citu zivju. Es sāku izmantot vienu pat 2 brīžiem pinkas uz āķa liku. Un tad kāds 3, 4, 5, tā lai būtu liels kumos motelīšas. Un bija brīdis, kad es izteikti labāk strādāju. Viņš vienkārši, laikam, tur zivīdz apakšā daudz savācās uz barību. Un viņas nevis ir, bet viņas tādi, skatās, kas viņiem tur interesantāks. Ja tur jau nekādas barības pikuši, nekāda lielie nav. Attiecīgi, tad pinku varbūt viņi ātrāk ieraudzīja. Bija tāds mirklis, ka bija izteikti labāk. Bet tas bija tāds līdz ronim akal. Tad vienā brīdī kamera iešļuka iekšā kaut kur aiz jakas, bišķi gluks, tāds brāķīts, bet process ir, tu sēdi trietā, forši trietā, labā kompānijā,
runājam visi trīs fanāti, pilnīgi cepis un vienkārši baudījums kolosāls. Jā, un tad ap pusdienas laiku parādījās atkal tālumā ronis. Un tā kā nāzi nogrieza. Cepe bija sākotnē rīta pāris stundas, tur līdz kādiem, kādas 3 stundas varētu būt. Bija tādas, ka, vienā brīdī pat visi 3 valkām ar Vladislavu ļoti bieži vienlaicīgi vilkām zivis. Viņš vienkārši bija aktīvs, viņš varēja ķert. Un tikko parādījās tālumā ronis, tā kā nāzi nogrieza. Tur 15 minūtēs uz 3 kaut kāds maza knapa copīta, pat ne breksīts, kaut kāda maza raudiņa, kaut kāda. Saka, toties parādīties baltie sapali, parādīties citas zivtiņas. Tas tāds, bet, tad ronis parādījās te pie zaļā kuģīša, beigās tur no tā zaļā kuģīša vēl pa kreisi, kas ir uz šo pusi, tur 100 metru no mums. Tur viņš kāds 3 reizes uznir. Tā kā ļoti iespējams, ka viņš arī te gar mums, gan papakš nopeldēja visur, jo koncentrācijas zivi, jo pie mums ir liela to, ja viņš ļoti labi jūt. Tieši tāpat kā zivis viņi jūt. Viņas aizbēga pilnībā. Un varu teikt tā, ka līdz vakaram tādā pilnvērtīgā copē breksēni pat neatgriezās. Viņi parādījās maziem bariņiem, bet vairs tā īsti, tā kā gribējās, tā kā bija no sākuma, tāpat vairs neatgriezās. Redz, kā pa vidi sāk trapīties šitādi baltie sapali, un tas tāds stabilais 200 grami, kas priekš baltā sapala jau ļoti labs. Viņš jau patiesībā baigi garšīgā zivs ir. Un spēcīga un garšīga. Tā, ka, tie katrs arī, ka mēs pa kādas 6, 7, 8 varbūt noķērām šitādi. Tādi tie lielākie, bet bika mazāk. Bet katrā gadījumā sāk parādīties kaut kāds zemēr vimbiņas, raudiņas, kaut kādas pāris mazie asarīši izskaita cauri arī pirmā reize no 4 dienām. Tā ka zivtiņa savā cita parāda. Zivtiņa jau it kā bija, bet arī tas jau... Man vispār tā jau bija kaut kāda rīsa pārtraukuma, kaut kāds 6. 7. cepas diena pēc kārtas. Tāds mazais cepas nogurums uznācis. Bet arī večiem bija tā, ka tu dabūji no rīts, bija tik pilnīgs ar to cepi, ar visu. Pēc tam tie baltie sapali pa vidu vēl kaut kas, ka jau praktiski mēs nemaz to līdz krāsai nolēmām nesēdēt, jo emocionāls piepildījums bija. Zivis tāpat arī bija. Un tāpēc jau kaut kur pēc 2, pirms 3 metām mieru. Jo, ko tur daudz vairs? Ir kolosāls cepis gada noslēgums ir labs, ko tur vairāk vairs darīt, ko tur izsēdēs, neko daudz neizsēdēs. It kā jau sīkums, bet mēs tomēr ar Vladislavu, mēs metām ap 2 zivis vienā tīkliņā, Juris atsevišķi trešā. Un, kad jāceļ ārā, tad saprot, ka viens ar savu slimo muguru viens nemaz nevar izcelt. Tur savi 25, varbūt pat plus kilogramu tās sīkzivs bija. Kā sīkzivs? Smuka zivs. Gada noslēguma copei ideāls loms. Ja ņem vērā to, ka praktiski līdz 12, tā aktīvāk, jo no 12 līdz copes beigām mēs labi 5 kg pabiem diez vai saķērām. Tas viss bija pamatā līdz tam ronim noķerts. Smukas zivtiņas, tur pat nav ko piebilst. Tur pēc tam Juris pieteicās uz dažiem lielākos baltos sapals iečiks paņemt uz māju cepšanai un tos atlasīt, bet visādi citādāk laižam pēc tam vaļā un miers, un visi apmierināti. Sakam lielu paldies zivtiņai, lielu paldies ūdenim. Tas pat nav tāds, tāpat nav piedālošana. Tā ir tāda, ja tu dzīvo tajā visā ar cepi, ar visu, tad tāds elementāri sasveicināties ar ūdeni un pateikt pēc labu lomu, pateikt paldies. Es nezinu, kam es to saku. Varbūt zivīm, varbūt pat pats pie sevis nejautā, ka es tur baigas ceļiem metos vai kaut kā. Nē. Vienkārši, pasaka paldies, paldies par paldies, taču tev tas brīvi no sirds nāk, ka viņš nāk, tā nāk. Pie šitādu lomu grēks nepateikt paldies. Viens breksēns, Vladislavs, kurš arī norāvās āķis iekšā, tas arī palika kājām vai roņiem, nezinu, vai vēžiem. Visi pārējā zivtiņa aizgāja mājās un viss ir super. Emocijas vienkārši, kā pa mutārā, viss forši. Tādas īsās tehniskās lietas, kuras var pārunāt pašās beigās tiem, kam interesē, kas un ko. Pamatauklam akšķerējam 0,2 un nevajag tievāku, jo ceļš mēs ķeram visādos čakārinās augstumā vēl kaut kur, uz spolas tinam un nevajag.
nevajag tievāku. Uz bezriņķa makšķeri, 0,16, 0,18. Tur 0,2 pie šitādas zivs nevajag, bet var arī likt, nekāds liela skāda nebūs. Tātad pavadiņas šitajā gadījumā bija 0,12, 0,13, 0,11 kaut kādā gadījumā. Bet tā kā tu zivi cel augšā, neko daudz zem 0,12 neaizies. Āķi 16, 14, kaut kādā brīdī 12, bet noteikti viegli. Noteikti viegli, lai zivs viņa neņems to kumos, viņa necels viņu no grunts, viņai vajag iesūkt mutē. Tāpēc viegls āķis. Noteikti jāregulēs pludiņš, tā ļoti jūtīgi. Ar visu to, ka sviniņš uz grunts, bet lai jūs redzat, jo tās brīžiem tās capītas, ziemas capītas, tie ir daži milimetri. Pat ideālā gadījumā, kad jums ir gara antena, jums viņš izsarots tā, ka pats galiņš ārā, bet jūs viņu tad noliekat sviniņu uz grunts, un tā, ka jūs redzat to antenu gandrīz visu. Un tad jūs redzēsiet gan uz leju pavilcienu, gan uz augšu pacēlienu tos dažus milimetrus. Ja to var to visu nedarīt, bet tad arī lomi būs citi. Tā kā tā, liels paldies, ja noskatījāties. Šoreiz sanāca tāda, man tur kopā, ja tur daudz stundas bija tā materiāla, bet sanāca tāds 40 minūtes latviskā atskaita. Ja gribat plašāk paskatīties, varat ienākt Normund TV, tur ir krieviskā variantā šīs te atskaitas. Viens ir skaidrs, ka mēs nākošajā gadā tiekamies daudz biežāk latviski. Es domāju, ka reizi nedēļā. Tādu kopsavilkumu par tām savām topas reizēm taisīšu. Un visiem priecīgs izgājušos svētkus, laimīgu jauno gadu un tiekamies kaut kad atkal pēc kaut kādām dienām. Visiem čau!